mēs iebraucam Cortina, olimpiskajā pilsētā Cortina. 1944. gadā bija paredzēta olimpiāda, kur nenotika kara dēļ. Un kad tagad atkal nākošais gadu soli, ja, ka te būs 26. gadā te kaut kas būs no ziemas olimpiskām spēlēm, kaut kāda disciplīna. Kaut kāda daļa. Mēs esam olimpiskajā centrā. Mājas ir dažas arī tādas autentiskās izskatās no senākiem laikiem, te saglabājušās. Nav visas tā kā baigas laika būvētās. Pilsētiņa vispār ļoti simpātiska. Tādā bavāriešu, ne? Šitas vairs nav tāds, kā mēs Itālijā bijām pieraduši redzēt. Neku būvē jaunus redz sakarā ar to, ka vajadzēs droši vien jaunas viesnīcas, ne? Gan jau kā atmaksāsies tagad, ja sabūvēs. Pēc 300 metriem pagriezieties pa labi. Labi, jo tur vispār ir iebraukšana centrā Ņīzjā. Pareiz, mēs te braucam. Pagriezieties pa labi. Pēc 200 metriem jūsu galamērķis atradīsies labajā pusē. Šitas ir mūsu galamērķis. Cortina. Noparkojāmies faktiski netālu no pilsētas centra. Tepat mums blakus ir viens kemperīts no Anglijas, viens no Vācijas. Nekas pa kalniem. Cortina būvējās. Gaida olimpiādi nākošu ziemu. Tā kā viss te noteikti. Izskatās, ka šitas lauks ar sadalīts kādos 3 būvgabalos kaut ko te būvēs. Protams, brīnos, kā tā pilsētas centrā tāda pļauja palipusi. Mēs ar suņiem te iznācām pastaigāties. Mums parkings ir tur kaut kur. Te ir arheoloģiskais muzejs Cortinas. Mums notiek Hotel Corona. Un te mums upīte ir. Boite izrādās. Upīte sauc Boite. Un tur kaut kur tas centrs. Hotel Franceschi. Jāizpēt, kaut kur te ir James Bonds filmēts arī kaut kas. Kemperīšu daudz. Šitas vecais itāļu numurs, vecais itāļu Fiatiņš. Nu jā. Tātad dodamies mēs uz olimpiādas pilsētu. Milāna, Cortina. 2 pilsētas, kas uzņem nākošais gadu februārī. Ka mums ir palaimējies īstenībā būt olimpiskajā pilsētā pirms olimpiādas. Nu, kalni. Cortina būvējās, atjaunojās. Nu jā, nav daudz laika palicis. Pirmkārt, šī sezona sākās jau vasara un kur tad tepat olimpiādais.
Opening soon. Zelta zos. Mājas sienas izglaznotas ir. Zelta zosī. No. Un šī tāda gājēja ieliņa. Kur šī? Nu, šeit hotelīts kā tāds. Aquila Ristorante. Nu, redz, mēs esam nonākuši. Mums parādās skatam baznīcas tornis. Aha, centrs. Baznīca. Kur šitā māja arī izkrāsot dažādiem rakstiem skaistiem. Un tur tā pāri ielai arī. Beidzot, mēs sastopam kaut ko, kas mums liecina par olimpiādu. Pašā Cortīnas centrā ir uzstādīts pulkstenis, kas atskaiti veids līdz olimpiādai. Uzraksts Milānu Cortīna. Un mums palikušas ir 254 dienas, 4 stundas, 10 minūtes un 16, 15, 14, 13 sekundes. Redz, kādā mēs vēsturiskā vietā esam šobrīd. Nu, vispār tai pilsētiņai raksturīgi ir tāda māju glaznojuma, redz. Hotel Ancora. Un uz daudzām mājām ir sazīmēts. Nu, pilsēta, protams, sakopusies ir. Priekšā ēka ar karogiem, tad man liekas, jā, tā ir municipalitāte, tā ir mērija tur priekšā. Tēmu, turpinot olimpisko tēmu. Tātad šī ir Cortīnas dome, kur arī blakus Itālijas un vietējiem karogiem ir olimpiskie karogi plīvo. Un pati olimpiāda priekšā. Nu, vo! Pilsētas pulkstenis sit 6. Baznīcu mēs gan nevaram redzēt, jo viņi tiek restaurēti, lai būtu arī droši vien uz olimpiādas smuku un kārtībā. Un te mums ir vēl viens olimpiskais objekts, redz. Te mums nav, un te mums tā tie olimpiskie riņķi. Redz. Olimpiskā pilsēta.